Uz sabrukšanas robežas katrā no Bauskas novada pagastiem ir vairāki grants ceļi, un lielākoties tie ir vietējas nozīmes valsts ceļi. Ir jau svara ierobežojumi uz ceļiem 28 ceļa posmos, kas neļauj veikt uzņēmēju darbību nekādā apmērā īstenībā, jo šīs ir 10 tonnas. Visbēdīgākā situācija ir Brunavas pagastā. Skolēnu autobusu šoferi, kam dienā jāmēro vairāk nekā 100 km, stāsta, ka no lielās kratīšanās autobusam lūst nevien ritošā daļa, bet ārā birst arī logu stikli. Atšķirību starp kilometriem kartē un reālajiem ceļiem pamanīs arī plānotais, kam jāuzzīmē skolēnu pārvadājumu karte pēc skolu tīkla sakārtošanas. Mazliet drausmīgi braucot ar ātrumu 20 km/h šajā brīdī, vai ne? Un tas laikam nav nākotnes risinājums. Tikmēr uzņēmēji, kuriem gadu desmitiem nerisinātā situācija ar ceļiem ir samilzusi kā augonis, savas emocijas pauž atklātajā uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē. Piemēram, vakardien man atbrauc Lietuvas klients, kurš atved mums izēvielas, un saka, ka viņš pa tādu ceļu vairāk pakaļ produkcijai, tad gatavai produkcijai pakaļ nebrauks. Un man īstenībā gribas teikt tā, ka mani tracina tas, ka mēs tagad izgāzīsim miljonus Latvijas simtgadē, piemērot, vai mums tur bruncīši vai pastaliņas ir pareizās, bet tā vietā, teiksim, 700 000, kas ir vajadzīgi šī ceļa nosfaltēšanai, ka tos mēs nekādīgi atrast nevaram. Uzņēmēja radītā pievienotā vērtība Brunavas pagastā 2014. gadā bijusi vairāk nekā 2 miljoni eiro, bet bez dzīvības artērijām tālāk attīstība nav iespējama. Ja kāds grib investēt lauku teritorijās, pirmais ir sasniedzamība. Un apbraukšana tas ir viens, lai veidot kādu pārstrādes uzņēmumu vai fermu vai tam līdzīgi. Un pašlaik mēs jūtam, ka ir daudzas lietas, kas apstājās tieši dēļ ceļa. Satiksmes ministrijas autoceļu nodaļas vadītājs, kurš bija ieradies uz sanāksmi, bet nebija deleģēts sniegt intervijas, gan pārmetumus par dramatiskiem ceļu apstākļiem noraida, jo satiksmes ministrija esot tikai naudas saņēmējs un varot rīkoties tikai ar to summu, kas iedalīta. Par valsts vietējo autoceļu stāvokli Bauskas novada 8 pagastos sēdē pieņemt arī rezolūcija ar aicinājumu nekavējoties izveidot mehānismu grants ceļu glābšanai.